Atpakaļ pēc īsās reklāmas pauzes. Kurš no ziemas sporta veidiem jums pirmais nāk prātā? Kādam tas būs snowboards, slēpošana, citiem kamaniņas vai bobslejs? Man tas ir kas cits. Tur es esmu pavadījusi daudz sniegotu dienu. Vai jūs zināt, kāpēc brīvdienās motociklisti, mehāniķi, slēpotāji un līdzjutēji pulcējās vienā no Latvijas trasēm? Tieši tā, kad dzirdam savienojums motociklists un slēpotājs, kaut kur notikušas skioringa sacensības. Atceraties, visu iepriekšējo sezonu ātruma cilts aktīvi vēroja un juta līdz Latvijā vecākajam ziemas sporta veidam, kuru Rīgā pirmo reizi izmēģināja 1963. gadā. Toreiz dalībnieki atzina, šī lieta ies. Tā arī notika. 72. gadā skiorings Latvijā ieguva nacionālā sporta veida statusu. Toties 73. gadā mūsējie šo sporta veidu demonstrēja Maskavā. Precīzi nav zināms, vai kādā no Krievijas pilsētām šobrīd notiek skioringa sacīkstes, taču Latvijā šis sporta veids uzņem apgriezienus. Sezonas pirmais Latvijas skioringa čempionāta posms notika Lēdmanē. Kopš pagājušās sezonas ir notikušas dažas acīm redzamas izmaiņas. Tad pastāsti, kādas īsti? Izmaiņas ir notikušas patiesībā lielas. Esam apvienojuši klases, tautas klases ar meistarklasēm. Skaistāki, man liekas, esam palikuši. Strādājam, cenšamies. Tagad ir pirmais Latvijas čempionāta posms. Ko jūs, galvenie skioringa vīri, darījāt par šo brīvo laiku? Es domāju, ka arī mēs strādājām. Jo gribējām bišķiņ pamainīt šo te sporta veidu, uzlabot. Grūti pateikt, droši vien sezona rādīs jau, kā mums būs izdevies. Pagaidām neviens nesūdzās, viss tā piekusuši, ka nevar neko pateikt pretī mums. Pasākumu organizēja Latvijas Motosporta federācijas skioringa komisija un motoklubs Elkšņi, Jānis Tiloks un Rihards Zveja. Vīri visu savu brīvo laiku cīnījās, lai skioringistiem trasi un pašas sacīkstes būtu paprātām. Diemžēl onkulis no augšas darīja savu. Laukā gaisa temperatūra sasniedza pat +4 grādus. Skioringam šādi laikapstākļi nedara. Mūs šodien ir pievīlusi nedaudz trasi, pateicoties laika apstākļiem, bet vakar lija lietus. Tad mēs redzam rezultātu, un cilvēkiem, sportistiem, ir ļoti smagi. Man jau tā īpaši nekas tā baigi nedabūja spriedzi, tā vairāk jau bija braucējiem, jo tur vienkārši viena tāda viela un brauc tikai. Trasa salīdzinot grūta, apdzīt nevarēja, nevienu garām grūti bija palaist kādu. Jābrauc. Šis nav skierings, tas ir dzelzceļš. Nav ātrums vispārībā, es tur vienkārši stāvu un nekas nav jādara vienkārši. Gribējās labāk, protams, no prieka nekā nebija. Paši redzat, kā tikko mēģina apdzīt tā krīti. Tā kā vilcieniņš pēc liedītēm tā arī braucām lēnu garu, lai līdz galam nobraukt. Tikai viena pēda un par to jābrauc un viss. Par spīti nepiemērotajiem laikapstākļiem sacensību garu un kāri pēc uzvarām tas nemainīja. Puiši un vīri pirmajam posmam bija gatavojušies visu vasaras sezonu. Mums ir savs klubs, mēs regulāri sestdienas, svētdienas mums ir treniņi, mēs trenējamies kopā, mums savu trasi ir. Tu piedalies tik daudzās klasēs, kā tu dabūni to spēku, lai to visu izturētu? Ja visu to dara pareizi, tad var sataupīt to spēku. Jau ir 10. vai 11. sezona skioringā, tā kā kaut kā var sadzīvot ar to. Protams, grūti ir. Vai uz sporta zāli arī jāiet? Ir. Tu gāji? Šādi tāda. Kur tāda iesācēja tad var apgūt to slēpošanu priekš skioringa? Pašiem jāņemās, vajag pašiem gribēt to un tad uz priekšu tikai. Kāds ir tavs noslēpums, kā var dabūt to čempionu titulu?
Īsti tāda noslēpuma nav. Treniņš un vēlreiz treniņš. Vairāk jau nekas. Un mērķtiecība, un tad jau viss sanāk. Netrenējos. Vispār? Nē, sanāk. Nē, kādreiz uzbraucu prieka pēc, bet vairāk vai mazāk pa vasaru nebraucu. Jo tad ir tomēr jātrenējās, tas uzreiz prasa laiku, naudu. Brauc tikai ziemā savam priekam. Bet uz sporta zāli taču aizēja. Diemžēl nē. Jā, vienīgi papeldēt kaut kur, bet tā nē. Citi vasaras periodā trenējās ar moci, citi aktīvi soļoja uz sporta zāli. Kā redzams, bija arī tādi, kuri nedarīja neko. Latvijas skioringa čempionāta rezultāti runā paši par sevi. Jauniešu klasē uzvarēja Elgars Jonas Klāvs Karalis, 2. Raivis Zālītis Ronalds Zvidriņš, 3. Nauris Dardzāns Edvards Višķers. Mazajā tautas klasē 1. vietu izcīnīja Raivis Eikmanis ar Alvilu Laurīti. Aiz viņiem Gatis Tikiņš, Rihards Gulbis, bet 3. vietā Edgars Siliņš, Arvis Dungulis. Lielā tautas klase 1. vietā Māris Rupeiks ar Miku Neško, 2. Raivis Zolmanis, Juris Deičmanis, bet 3. Edvīns Zālītis, Oskars Valpēters. Mazajā meistarklasē 1. vietā Eikmanis ar Laurīti, 2. Siliņš un Dunkulis, 3. Kārkliņš un Rūdovs. Lielā meistarklasa 1. vietā Lauris Ermanis, Mareks Štraus. Viņiem piekāpās Roberts Jurs, Mareks Zolmanis un Raivis Zolmanis, Mikus Neško. Hobija tautklasē uzvara Raivim Meņģim, Marekam Plīsim. 2. Ilmārs Gulbis, Edgars Kalniņš, aiz viņiem Emils Alps, Ārtis Ore. Hobija meistarklasē uzvara Jurim Hmarukam, Kasparam Šķiltam. Viņiem piekāpās Aigars Grabovskis, Jānis Zusmanis, bet 3. Raitis Plūme, Kaspars Andersons. Vecmeistaros 1. vieta Alvilam Priedītim, Mārim Krūklītim, 2. Valdis Kupčs, Andrejs Jedušs, bet 3. Laimonis Sprukulis un Dzintars Stūresteps. Visi skioringa līdzutējumi vienkārši interesanti, ņemiet lapiņu, pildspalvu un pierakstiet. Nākamais Latvijas skioringa čempionāta 2. posms notiks sestdien, 15. janvārī Ķekavā, Tilderos. Tur arī Latvijas motokrosa čempionāta 2. posms. Toties svētdien Rīgas Ērgļu šosejas 32. kilometrā Latvijas čempionāta skioringā 3. posms un, protams, arī motokrosa 3. posms.